Ņems nost tos emburtus. Monsis mācās braukt, bet mums bez viņas. Nu labi. Vieglo. Te maisi nav baigi pilni un smagi. Lupatas un bišķi brokastis. Uz kuriem mēs braucam? Uz Krakovu. Krakova. Polija, Marka. Gulēt gribās vēl? Man gan. Montis paliek mājās pieskatīt māju un kaķi. Pirmais lielais ceļojums ar jauno Corollu. Nu jauno, viņai bija 90 000. Viss. Mums it kā 9 stundas jābrauc, ja? 10 stundas. 10 stundas. Nē, bija pat 11. Gan arī 11 stundas līdz Krakovai. Mēs izbraucam 9:30, tāpēc, ka es nevarēju pamosties. Gribās rīt un uzpīpēt un attiecīgi piestājām Bauskā. Šitas te ir no skārda un neturās vaļā. Durvis. Mašīna ir daudz skaļāka par iepriekšējo modeli. Bagāžnieks, ja tu atver vaļā, viņš atverās tikai bišķiņ, viņš nevarās līdz galam. Skaties. Vecajā Corollā atbīdīja, attaisīja spogulīti, iedegās uguntiņa. Šeit tev ir slēdzītis. Apakaļ 90. Bet mēs dabujām Pepco saules brilles. Un Pepco saules brilles maksā. Linda visu laiku stūrēja, tāpēc, ka man pēkšņi šausmīgs miegs uznāca. Bet interesanti, ka Bauska nav vienīgā nekuriena pasaulē. Arī Lietuva ir, nu tā kā Bauska, tikai lielāka. Viņiem, piemēram, ceļš ir 130, un viņi visi brauc uz 108. Un interesanti, ka tas Lietuvas ceļš, protams, šo es stāstu, visi to zina, bet nu, man sen bija kādu laiku aizmirsies. Viss tas Lietuvas ceļš ir tik šausmīgi smags, satiksme ir tik sarežģīta. Visu laiku jābremzē, jāapdzen, jāmokās, visādi ceļa zīmes, visādi vidēji radari. Reāli nogurst braukcot par to Lietuvu, reāli pretīgi. Bauska un Lietuva, divas, nu tādas, atkal jau atkal kaut kas ir, nu kāpēc, paskaties, nofilmē. Visu laiku kaut kas ir. Viņiem iedod bānu, viņi to bānu uztais par trobeli un mūru. Google Maps domā, ka bāns ir ciet un aizveda mūs. Šis te ir robežas kontrols punkts. Nopietni, šī ir robeža. Linda teica, ka viņai jau raudiens nāk. Baznīca priekšā. Bet tas ir stilīgi. Un tas robežsargs ir ēts par mums. Bet kā mēs iebraucam Polijā, tā viss ir smukāk. Nu, šis ir piedzīvojums. Kurš vēl ir iebraucis Polijā ar kaut kādiem vispār mežu hoģikiem pat takā? Un tas robežsargs uzreiz liek čemodāns vērt vaļā. Nevis čemodāns, bet aizmugurē bagāžnieku. Tāpēc, ka viņš domā, kādā sakarā tu caur mežu kaut kur brauc. Un es viņam sāku stāstīt par to Google mapu, un šis ir ēts. Viņš saka, vaļā tā robeža ir. Un tāpēc viņš atvēr to bagāžnieku un uzreiz arī aizvēr. Šitie neved kokaīnu vai bērnus, šitie vienkārši idioti. Forši. Vienu bērnu jau ved, bērnam dokumentu nepaprasīja. Nu jā, tas tur varēja salīdzināt uzvārdus. Ieraudzīja, ka austiņās ar mobli, tad jau skaidrs šis ir dīvaini kartupeli, šis nav nolaupīts. Kāds sūds, vajag aplikāciju. Dod man to moblu. Nu, mēs paēdām McDonaldā. Un zini, kā ir? Tu brauc uz tādu Poliju. Kā tu vari dokumentēt sev arhīvam braucienu uz Poliju un tajā pašā laikā padarīt to materiālu kaut cik interesanti, jo tikai es, idiots, neesmu bijis Polijā. Vienkārši ir nepieciešams jums izstāstīt tādas lietas, ko jūs nezināt un varbūt paši neiedomāsieties. Visiem jāriebjās, nevis riebjās, nevis visiem riebjās, bet visiem jāriebjās. Rokmūzikai, kur ir daudz šķīvi, nevar, fuj, pš, 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 pš. Uzgriez mašīnas radio klusiņām, tur būs pš, pš, pš. Ar ko Polija ir riktīgi sūdīga, redzi pēkas. Kā tu zini, kur ir nomesta banknota? Piemēram, šī. Tā ir banknota vai nē? Neviens taču nezina, kā izskatās poļu nauda.
tāda māja, kurā ir iekšā daudz tie apartamenti dažādi. Es sev solīju, ka es nekad vairs nebraukšu tādas attālums. 970 km. Pilnīgs zombis naturāli putrās, tulps, nesaprotu. Es redzu vairāk nekā saprotu. Теоретически tie makaroni tur vajag пробить и поклапать un положить амбалажу на tādu jūru. Gyros salatkas kuz... Skarbā dzīve. Mušina. Vaponvīs, tur ir 250 vienības. Un magnezovīs ir 70 vienības. Bērniem tikai to labāko, lai augtu lieli, veseli un stipri. Un tagad tu domā, tā kā, parasti vānas istaba, smuki, protams, uztaisīt forši. Duškabīni, pots un viss nav tik vienkārši. Iečeko šo. Tu saproti? Tu kaut ko tādu jebkād esi redzējis? Ka kādai pakaļai tas ir domāts. Zini, kā bērnībā teica, nedrīkst ņemt, nav rakstīts tos vārdus virsū. Tātad var zakt YouTubes, alas un reņģes. Pirms 7 jāceļās. Un silti jāģērbās, tāpēc, ka mēs brauksim uz to sāles. Kaut kas ar sāli. Izskatās pēc kaut kādu objekta. Un tā kā nozīmīgi. Interesanti tas balkons pa vidu. Un tikai 2 dzīvokļi var satikties vidū. Dzīvoklis tev patīk? Tādas viesistabas drusku trūkst. Bet man viņš besīja ārā tikai tāpēc, ka viņš ir ļoti foršs. Visi forši. Balkoniņš, viss tīrs, viss smuki, viss labs. Bet tas ir tipiskā modernā būvniecība. Nenormāli smuki, nenormāli forši uzbūvēts. Un cik cilvēkiem? Vienam? 2 maksimums. Maziņš. Jā, tev ir duškabīne ar tiem stikliem. Viss pēc moderniem standartiem, viss baigi forši. Bet tev nav vannas vispār. Jā, tev ir ārkārtīgi smugs balkons, bet tev ir mazas 2 istabiņas, kurās nav vispār kur pielikt televizoru. In 300 meters, turn right. Viņš izskatās tāds, it kā viņš būtu būvēts viesnīcai. Ja tev ir 3 bērnu ģimene, tu visā tajā mājā uzturēties nevari vispār. Viņš izskatās pēc tiem jaunajiem projektiem, kurus būvē, lai pārdotu priekš Airbnb hostiem. Izskatās pēc tās arēnas, kur ir How to Train Your Dragon. Iespējams, mūs sadalīs vairākās grupās. Jā, jo uz vienu laiku bija 3 grupas. Es zinu, ka ja mēs mirsim, tad mēs sadalīsimies. Pēc nāves cilvēks sadalās. Hibroniskais transfļukators, cik tev ir temperatūra? 39. Tev arī slims. Pašiem jākāp, par ko mēs maksājam. Reāli liek kāp par trepēm. Apakaļ ar liftu, labi. Tie pakāpieni ir uz leju. Bet tu saproti, ka sāls ieguva visos laikos, kad bijis baigi, neienesīgs pasākums. Attiecīgi, tāpēc tie 7 roķīši tusēja tikai ar 1 sneglotīti. Viņam nebija vairāk naudas. How can I take it with me to Poland? I thought, while looking at a salt mine that my father gave me as a wedding gift. I left my homeland for Krakow. Metāns. Tā ir tā pati gāze, kas pirmdienos. Teorētiski skaties, redzi? Jēzus. Ne? Varbūt arī nē. Alfa un omega. Bet atgādina nevis kaut ko no kristietības, bet kaut ko no videospēlēm, no Dark Souls. Šis gan ir eleganti. Nenormāli forša grīda.
Tā piestāv tas akmens sienas ar tādu brūnu koku. Es gribētu šādu interjeru sev mājās. Vai arī es gribētu šitos sev vienkārši un aizvērt ciet un nelaist nevienu citu iekšā. Maziņš vilcienīši un tādās kabīnītēs tev iespiež iekšā, ka ziljonu cilvēkus. Kas pat robeli forši. Šis bija krūti. Neregulējums krustojums ar 2 tramvajiem un lielāks kā Brīvības iela. Tas ir vārds. Kā man tagad vispār? Nav vairs, kur noparkoties pie viesnīcas. Un izrādās centrā vispār. Šis nav baigais centrs, nomal kaut kāda super cena. Bet izrādās te baigi skarbi ar parkošanos. Galvenais, ka es iebraucu ar mašīnu un apgriežos riņķī, lai braukt atpakaļ. Un izrādās vienvirziena iela, es braucu pretējā virzienā un taksis stāv un taurē. Un viņš tiek man garām, viņš vispār nav pa ceļiem. Viņš stāv un taurē un es domāju, ko tu gribi, lai es daru? Gaisā palecos, apgriežos. Tātad, tu ienāc iekšā, virtuvīte, kaut kādi te, kas rekur. Virtuve ir pilnīgs depresņaks, tā gaisma ir zila. Es ceru, ka video to parāda. Galds ir maziņš, nezinu. Viņi tāda izīrēt virtuvi un visu forši, bet pats tādā dzīvot negribētu. Koridors pietiekoši plašs, Marka istaba, Marks Rī kebab ar balkonu. Balkons smuki. Tādas kaut kādas taciņas. Viena guļamistaba. Izēja uz to pašu balkonu. Toča. Nekas īpašs, bet forši. Cik šits maksā, Linda? Ap 100, ja? Kur mēs esam? Vroclavā? Nē? Krakovā. Nenormāls sūdēni ar vietu, kur noparkoties. Šī pilsēta ir rītī no, kad tā cieš. Bet mēs atradām vienu spotu, samaksā 9 eiro un līdz rītdienai. Un tas ir tā kā vecpilsētas centrs, tā ir sūdīgi noparkoties, bet kas ir interesanti, viss ir ērti. Var saprast tos aparātus, var saprast, kur kas jāspiež. Viss ir vienkārši. Un nav baigi dārgi. Vecrīgā tev tagad ir 5 līdz rītam, cik būtu noparkoties. Mēs samaksājam 32 lokālos feņikus ar karti, protams. Man joprojām nav šito viņu, to pārtiņu. Es atradu retro veikalu, bet tur ir problēma tāda. Skaties, Game Boy Color, $400 eiro, kas vēl būtu fine. PlayStation 2 pults, 50 eiro. Viņam nedara, Polijā izrādās ir tāda fiška, ka par lietotām precēm nevar maksāt ar karti. Jo viņš kaut kā tur samaksā tos nodokļus, tikko viņš vienam indiešu čalim skaidroja. Un pats baigi neapmierināts, ka mēs to nesaprotam, ka mums tas nav pašsaprotam. Un tas indiešu čalis viņam saka, ķipa, tas ir, acīm redzot, tikai jums Polijā šitā. Viņš, kā tu nesaproti, rekur, I pay taxes for blah, 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 you see used. Kaut kā viņš mēģina pasniegt pašsaprotam šteli, ka viņi taisa gulaši no ežiem. Tas nav, tas tā nestrādā. Un kas vēl ir par problēmu? Es vācu tos sūdus un es zinu tos ciparus. Par šitiem cipariem es varu dabūt jebkur. Tur? Jā, jūdas ir tur viss cauri. Un kur tad mums ir jāiet, lai upē pārtiktu, jo viss tā vecpilsēta ir tur. Bet mēs sākam šeit, šitā jau ir, kur vēl vecpilsētīgāka vecpilsēta? Redzi? Jā, pasties pat žogiem šitās te. Kā viņas saucas to zvaigzni? Antonu zvaigzni? Kāda? Nē, viņai ir nosaukums. Nē, varbūt tā bija Jūdu zvaigzni, un tas svečturs bija kaut kāda Bonifācijas svečs. Es neesmu bijis tam nosaukums. Smuka vecpilsēta, bet Linda visu laiku sūdzās, kas sasodīta līdzīgi Budapeštē. Un kas tā arī varētu būt, un tās pilsētas ir riktīgi līdzīgas. Te dzīvo cilvēki. Belaši.
iznomātu rentebaiku. Bet forši. Tas viss aizaudzis. Kas ir Supercats un Superdogs? Mark. What up? Nē, kas ir Supercats un Superdogs un Superheroes? Kur? Re, kur virsū rakstīts? Supercats? Reāli. Supercats un burtiski Supercats un Superdogs. Šī tas ir smalki. Vienkārši elīte. Bet redz, kas ir pa lietu. Viņi speciāli piekop to, ka tā ir tāda elīte, jo redz, visur ir turistu grupas. Linda brāc, ka šito nevar pabraukt. Tas ir forši, kārtīgs beņķis. Bet ar mocikiem, moceki te nemaz nav tik daudz, kā varētu domāt. Un pārsvarā tāda ielas nekadi. Un reku kaut kādi motorolleri. Šitās ir tas, kurš ķēlēs tirgo. Bet tāda maize. Baigā bulka. Nezinu, nē. Es saku, Marks var dabūt jebko, bet es nē. Es tikko Lindai saku, ja mēs tagad kāstotu spēlu, kā jaunieši mūsdienās saka, Enik, Benik, Sikel, tavs telefons vairs nestrādā. Mēs neatrastu mašīnu nekad. Nav ne mazākā poņa, kur mēs esam. Šis ir lieliski. Mēs uz turien ejam, ja? Mēs atpūšamies. Padzerties, atpūsties. Pie šitāda. Uz to pili mēs iesim tulītās. Un te ir indiāņu restorāns. Īsti indiāņi. Linda, vai tu zini, kas ir Gojko Mitič? Kāpēc tā domā? Baigi maisās tā arhitektūra kopā, viņi ir samaisīti. Skaties, šitie torņi ir acīm redzami seni. Šitādi te tur augšā, kur es parādīšu, kur tusē iekšā ārčeri ar arbaletiem apgreidotie. Un šitie torņi, tie ir, es domāju, kad 600 gadi, 500-600. Pēc tam... The essence of bullshit is that the person who produces doesn't really care whether what he's saying is true or false. He's not engaged in the enterprise of conveying information or in deceiving people. He's engaged in the enterprise of manipulating opinions, manipulating attitudes. Tās ir, man liekas, 200-250 gadus vecs. Es, protams, to nezinu, bet te var redzēt, ka tā arhitektūra ir riktīgi samaisīta kopā. Tas cietoksnis ir visu laiku papildināts ar tam laikam raksturīgo arhitektūru. Un beigās to sanāk tāda bišķiņa miskaste. Paskaties, cik smuki ir aizaudzis. Es iedomājos, tev to logu visu laiku jāizgriež. Lai gan vienalga, labi, nespīd iekšā un viss. Problēma ir sekojoša. Kalni, pilsēta, sieva grib Aperol Spritz, un man kā vīrietim ir pienākums to nodrošināt. Ko es varu izdarīt? Bet sīkajam obligāti vajag uzmest dzērienu pudeli, lai viņi nostājas ar dibenu uz apakšu. Visu dienu ir izdevusies. Lai ceļojums rīktīgi izdodās. Apēc šito. Kas tas ir? Tā jau tableti ir. Nevar būt. Nil estin homine bona amente me livs. Livs ir dzīve, KMB ir kombats mortālais bebriem. Es nezinu, vai tie ir 12 svētie, bet tur ir tā, ka tā ir sapulce. Tie čaļi klausās un šitas lasa morāli. Es domāju, ka kaut kāds biznesa plāns nav izpildīts, vai viņi nav cepumu kastes pārdevuši tik, cik vajag, bet vai arī viņš ir priecīgs un viņš stāsta uzņēmumu rezultātus, salīdzinot ar Lietuvas filiāli, kā tas parasti notiek. Ja tu nopērc vienu no šiem un aizdz mājās, vairs nav tas. Smuki ir tieši tas, ka tie daudz tie gaisa baloni. Pienāca Markam čalis,
un rāda šitādu taureņu reklāmu. Un veseli kaudz izstāsta par to vietu, bet es viņam beigās saku, ka Marks jau nezina poļu valodu. Un tas čels, ķipa vajadzēja ātrāk pateikt. Bet, labi, viņš Markam uzreiz prasa, vai tu zini to I love speed vai freedom to speed, nezinu, speed. Tas čels, kas brīvas pieminekļi met kūleni. Un viņš saka, jā, rekur, tas čels arī te bija. Kā šitā saucās? Krakova. Krakova ir kādreiz bijusi Polijas galvaspilsēta, un tāpēc viņi ir tik mežonīgi liela. Tas nav tā kā Olaini, vai ne, vai Vidriži, lokālā sūdotava. Suvenīri. Bet šeit izskatās, ka cilvēki nav nomocījušies gaidot, ka kāds to drazu nopirks. Kas par krēpu! Paskaties! Nu, rekur, pankūks un pīrāgi. Sieri tradicionāli. Macīnā polskie sieri, tas viņiem ir jāgrib. Tāpēda tradicionālo sieru. Un it kā tirdziņš foršs, bet te ir tā problēma, ka, protams, iedomājas Doma laukuma tirdziņu. Viss ir pamatīgs overprice, tā kā rīktīgi. Jā, bet jau 15, nevis 12. Nebija liela izvēle, kur ēst, un tur pašā centrā. Nevis tas, ka dārgi, bet, viens hotdogs 11 eiro. Hotdogs ir sūds, 11 eiro par pizzu ir fine, 11 eiro par otro ir ļoti labi, bet par hotdogu, nē. Krakovska pizza? Jā. Krakovskas izklausās pēc uzvārda. Krakovs pizza. Markam salami. Wow. Stūķējiet. Ko spoko? Tev nav žēl, ka mūs met ārā? Tagad mēs braucam uz Krakovu, un mēs brauksim uz Zakopanu, un jābrauc 2 stundas, un mums nav rezervēts biļets basēnam, bet mēs mēģināsim tajā basēnā tikt iekšā tāpatās. Mēs basēnā, bet kaut kādā akvaparkā, kaut kādā izklaides. Tāda smūka vieta, bet galīgi nav klusa. Rekur vakar salecos ar Lindu par šito braukšanu uz malu, bet man liekas, ka tur varēja uzbraukt, un redz, ka var uzbraukt. Ļoti nepatīk doma par 10. izvākšanos. Tas ir par agru, tā nav forša viesnīca. Vēl viens kritērijs, starp citu, ja kāds viesnīcnieks taisās kļūt, nav forša, kaut vai 11. Foršāk jau 12, bet... Hitów na piątkę w radiu SK2. SK2. Przyznam szczerze, że ja już myślałem... Miris. Piątka w radiu SK2. Šitā te augsto kafiju. Es nedzeru kafiju, bet man vienkārši drausmīgi miegs nāk. Es nopirku ķipa burgers. Izrādās iekšā redīsi salāti, gurķi, biespiens redīsi. Nav slikts. Svaigais tāds veģetārais. Mēs nobraucām no kaut kāda ceļa nost, jo kājas izlūcīt. Jo tajā, jo tajā ceļā uz Zakopani viņš sākās ar šausmīgiem korķiem. 80 km, ne vairāk, mums bija 100 km, jābrauc 2 stundas dēļ korķiem. Neviena mākonīša. Un mēs neesam redzējuši lietu vispār, nevienu vakaru. Es nezinu, kas šogad ar Latvijā ar vasaru notiek. Tik pretīgs sūds mums tas klimats. Rinda šitā te, kas ir pēc biļetēm, šajā ēkai apakšā vēl 3 stāvus un tur gara. Un basēni ir tik pārpildīti. Kaut kādi karstie termokļeji. Nē, bet termo basēni un episki. Galvenais, ka stāvvieta. Man liekas, ka lielākā stāvvieta kādā es esmu bijis. Un mēs tikai otrajā aplī atradām vienu vietu, kur var apstāties. Nenormāli daudz purnu. Tā kā, vājprāts. Bet kaut kā sadzīvo, tāpēc, ka, zin kā, Krieva nav. Un skats uz kalniem.
Iedomājies, nu tas akvaparks, tā kā kaut kāds līva akvaparks. Skaties, aliņš, šitā ir pankūka, kurā iekšā ir satīti baklažāni, kaut kas tāds sacepums. Ar šniceli, sīkiem, protams, nageti ar frīlu salātiem, sievai kaut kāda, kas tev tā, zivs, un kafiju kolu. Kopā 30 eiro. Ko tu vari pa 30 eiro apēst līvu akvaparkā? Ir pulkstens ganīs 5, un tā stāvvieta, šī ir pati stāvvietas priekša. Te jau parādās brīvas vietas. Nav jārezervē biļetes. Var izstāvēt rindu, visgarāko rindu var izstāvēt pusstundas laikā. Problēma ir tāda. Visi baseini ir silti, daži ir karsti. Dušās ir tikai karstais ūdens, telpās ir karsti. 4 stundas. Moņas. Linda saka, viņai jau galva sāka reipt, man arī jau sīkais, pilnīgā sajūsmā. Šits ir bērniem, nevis resniem veciem večiem. Ja, kur ir koka mājiņas? Bet kalni nav tādi, kur sniegs ir augšā. Es Markam solīju. Pati Zakopane. Vecais kaut ko tur urbjum būvē. Kalni. Un re, kur ir apģērba veikals. Maziņš apģērba veikaliņš. Re, kur ir saimnieku māja. Un šitā mājiņa. Re, kur korols. Un re, kur šitā mājiņa. Ir mums. Mums nav visa māja, mums ir tā kā, es nesapratu. Kociņš. Bet, skaties, vanna. Atcēsies vannā. Te augšā ir ciet. Mūsu istaba. Balkonīs. Nenormāli izturīgais jaunietis. Baldahīns. Ir nodegušies purns. Balkons. Kur ir marka istaba? Rekur. Te var uzreiz 2 markas izmetināt. Lāci un briedi. Mikrovirtuve. Ideāli. Texas Rangers poliski. Co pani tu robi? Sal, chodź tutaj. Potrzebuję. Nevis Chucks Texas Rangers, bet Zrozumiano? Texas Rangers kaut kas. Widziałam już. Bāc, es pēkšņi neatceros. 100 poļu kanālu. Netflix nav vispār, televizors nav Smart TV. Kas šit? Tu nezināji, ka Chucks būs? Texas Rangerī. Es viņu neskatījos. O, kāda datora. Va? Tas tā nav Windows, tas ir kaut kas. Zdaje się, że biuro z komputerami Komputer says. istnieje. Computer says no. Co bez... Šitiem jāizlūdz. Helena Bobak, Edvard Rožak. Te ir beigti? Vai varbūt kaut kāds izvadīšanas viņš šitā? Jo baznīcas jau visās malās. Tur šobrīd laikam kaut kas pat notiek. Viņi zina, kas ir kūlīgi. Forši. Šitā maukt ziemā. Čočohšlovskei, Daļiņa. Es kā parasti iepirku visāds interesants alas un dzērienus, bet šajā pilsētā es dabūju vītinātās gaļas. Es pat nopirku vairākas. Es kaut kas nebijis. Man vienmēr patīk šis gaļas pie alas un es zinu, ka aiz Lietuvas tālāk viņas praktiski nekur nevar dabūt. Nu, veikalos nav tādu produktu. Vakars pēc smaga darba. Liela priekšniece, sēž atpūšās. Bet viņas tas dzēriens, viņa ņēma sidru, bet viņai patīk tie sausie, dabīgie sidri. Šits esot tāda limpenīte. Bet kluss nebūs. Šī ir tā kā tā galvenā ieliņa, viena no, nezinu vai galvenā, viena no Zakopanē. Tur tā kā visās tajās kalnu pilsētās, kur
abās ceļa pusēs mājas, un galvenais, ka visas mājas viesnīcas, praktiski visas. Ja viņi nav viesnīca, tad viņi nav pabeigta. Tiem, kas ar močiem vizinās, es esmu redzējis kādus 10 adventure baikus, kādus 10 hārļus, un pilsētās iekšā ir mazie street mocīši. Protams, es neesmu redzējis nevienu klasiku tā kā man, un vispār, nav tā, ka te būtu daudz motociklu, bet ir diezgan daudz motorolleri, skūterīši, pat Vespu redzējām, un baigi, man liekas, ka tie motorolleri tā ir forša štēle. Vienīgais tas, ka, ja tev viņš ir tiešām knaps, tad tādā Zakopanē viņš vienkārši kaldā neuzies. Un mēs, Linda, kas tā bija pa pilsētu? Tas bija vakar, ja? Nevis Varšavā, bet Krakovā, kur mūsu pēkšņi navigācija aizsūtīja pat, reāli 45 grādu kalns. Pirmo reizi jauno mašīnu zina augšā tādā kalnā. Uzvilka, bet ilgtermiņā, es domāju, arī šis ceļš, viņš ir slīps. Tas nav kameras efekts, viņš tik slīps ir. Tā kā taisni būtu šitā. Viņš ir tik slīps. Un tad es domāju, ja tev ir kaut kāds 125-nieks, tas uzvilktu, bet 50-nieks jau, 50 kubu mocīts jau vairs laikam, ka nē. Bet ko tur pa močiem? Galvenais ir. Redz, mums tikai mājas otrā pusē, ne pie balkona var redzēt, bet ir kalni. Un tajā pusē es tā mājām arī ir kalni, bet, kā ir, tā ir. Bet man kā latvietim, man jau šis horizonta kalni liekas episki. Jūs iedomājieties, viņai paņem viesnīcā no pārvalka, izvelk ārā spilvenu, lai pārliecinātos, vai viņi pareizi uzminējusi, ka tas ir Jisks spilvens. Tāds baznīcas fani bišķi. Katoļi. Mēlciče. Redzi to zīmi? Narciarska. Šis ir Zakopanē kalnos kaut kas, kaut kur. Ir tā, ka Slovākijā ir uztaisīts tāds gaisa takas. Tā kā tu kāp augšā un tur staigā. Un, lai tu nebrauktu pie konkurentiem uz Slovākiju, poļi ir uztaisījuši tādu pašu lietu Polijā. Kādās Markam šausmīgi bail no augstuma. Viņš turās. Un viņu visi laiž garām. Un es domāju, kāpēc? Tagad man ir skaidrs. Neredzīgs bērns. Saldējums kalnos. Bet es tā kā esmu ganīs polis, skaties. Retro restaurācija spekcija. Smakis davni hļot. Tas ir garšs no seniem laikiem. Svidokiem na Tatri. Ar skatu uz Tatriem. Karsti, noguruši. Nav noguruši, vienkārši karsti. Visiem tās bišķi besīts, bet skaties, močnī gāzes. Oh. Vietējais kviesītis. Tādā liediņa veida krogā uz centrālās ielas. Vispār Polija ir stipri lētākā Latvija, bet skaties, Marks paņēma beefburgeri 57 zloti, 60 zloti ir 15 eiro. 14 kaut kas. Mēs paņēmām dumplings. Tas vietējie tie pierogi, reāli tas būs pelmeņi. Linda paņēma kartupeļu biespatru un biespienu, es paņēmu ar gaļu. Reģionālais kviesītis, 5,19 zloti, tas ir 4,75. Tad gadsimta senais jautājums, vai poļu pierogi ir kaut drusciņi savādāki kā latviešu pelmeņi?
Iekšā maltā gaļa. Nu, izskatās citādāk, tāpēc, ka rokām taisīt mājas kaut kādu. Garšo pilnīgi savādāk, garšo pēc kūpinātas gaļas iekšā. Ir garšīgi, ļoti līdzīgi pelmeņiem. Ja tu pelmeņos ieliktu kūpinātu gaļu, kā malta gaļa var būt kūpināta? Es nezinu, garšo pēc kūpinājuma. Labs. Pierogi ar kartupeļiem un biespienu. Man likās baigi labs, tāpēc, ka tas biespiens, viņš ir kaut kāds skāps un viņš savieno to kartupeli. Baigi foršā tā garšas kombinācija, to biespienu riktīgi jūt. Ko tu saki vispār par pierogi? Tad vareņi. Kā es tev teicu, negaidi brīnumiņus. Tie vareņiki un pelmeņi. Tikai saucās drusku savādāk. Ļoti garšīgi, jā, bet vienkārši ļoti garšīgi pelmeņi. Tam esot karsts, netiek galā. Nu re. Un kaut kāds tur funikuleris, uz kuru jāiet braukt. Bet atkal šitās mazās sūdotavas, nu tās ir visur, bez tām laikam nevar. Atskatīs sieru pie rasnākas. Vai ne? Jā. Te pa Čiriku tāda vesels. Ir poļu tirgus. Sūdotava. Šitie te siera klonus. Tas ir siersnes maize. Bail? Nē. Man gan. Guba, loška, lūpa karotīta. Vai šitie krazaļi vizuļi. Kad lampiņas ieslēdz un nodēļ forši. Es pieņemu, ka Lindri šeit varētu būt visdārgākā vieta, kur ēst. Un te, ja tu paēd, nu tad viena vafeli ir hipotekārēs. Karpati. Skaista vieta. Ferārs. Pašā augšā uzbrauc ar tādu vagoniņu. Bļāviens. Latgalīte. Īsāk sakot, Zakopanas centrs. Nevajag. Uz pašu centru nebrauc. Labi, uzbrauciet tajā. Tur funikulerī. Tāda sūdota. Zini, sporta pils likās luksus preču veikals. Mums ir tirgu visādi mēsli, bet tās, nu, tik vulgāri. Nu, tu vari iet pie Tatriem nopirkt krūzi ar Toyota uzrakstu. Šīdien normāli puķu podiem nodarbojās. Tā vajag. Smuki nav, bet dar. O, akal nīnzas. Bļāns, kā augsts cels derēja. Un vannītē ieiet. Kurš tā laikam ir siltā vannā? Kāpēc siltā vannā? Māk iet augstā? Es vienmēr eju augstā. Kontrast dušā es eju. Zini, kā man... Vai augstā var nomazgāt sviedrus? Man patīk kontrast duša. Ir duša, nav duša. Ir duša, nav duša. Pārmaiņas pēc es neļaujos raksturu vājībām un činkstēšanai. Tagad šitie ir pusbeigti un mēmi. Nu ir vajag, nu viss beidzās. Ty jako jedyny w ogóle jest w dobrej sytuacji, bo wygrał pierwszy mecz z duńskim Silkeborgiem 1-0. Kur te mēs ēdām, tie gājēji jau. Neatstājam dzeram naudu. Mēs vispār neatstājam dzeram naudu. Mēs tā arī nesam paņēmuši centus zlotos. Mēs maksājam visu laiku zlotos, bet... Mums viens zlots visu laiku ir. Marks atrad vienu zlotu. Tas ir 6 vakarā. Pašsajūta ir šāda. Man liekas, šī ģimene nav radīta šitām te pastaigām. Vakar aliņš, tantai aperols. Te ir tas oko. Tāda vieta, kur staigā cilvēki ap kaut kādu ezeru. Mēs tikko redzējām, ka atbrauca busiņš un 4 cilvēki, 2 mazāk bērni un tur 3 pieaugušie, ne 5 laikam sanāk. Pilnīgi apātījā, taisnām kājām, vispār nodeguši. Mēs nemaz nevarētu tā iet. Savs šarms tur visdrīzāk ir. Pārvarēt sevi. Jā, pārvarēt sevi un pārvarēt. Es esmu mēģinājis pārvarēt sevi un zaudēšu šajā cīņā.
vienkārši nesanāk. Vājāks par sevi. Es esmu vājāks par sevi, es nevaru sevi pārvarēt. Paklau, tu te izrīties atnāc? Tas ir uzkodi, lēnām. Sieradasa, uzgrilēta un ar saldu brūkleņu ievārījumu. Ko tu saki? Garšo? Man liekas šausmīgi jocīgi. Beidzot atlaiž. Un viņš atlaiž tik šausmīgi patīkami, paliek tāds vēss un viegli. Ja jūs braucat uz Poliju, iziet 5 vakarā vai 5 no rīta, pa dienu pakaļ, nav forši baigi, pasauli nenormāli agresīvi. Līdzi ir paņemta kafija. Protams, aperoliņš, nevis kafija. Man kaut kā to... Tas ir pilnīgi pretēji tam, kur es gribēju iet, bet nu labi, paiesim drusku tur. Paskatīsimies. Es to ārprotīgo paradoksu. Redzi, māja pie mājas. Te tie īpašumi ir tik vērtīgi. Nu, dēļ tā, ka viņas var iznomāt par kosmiskām naudām. Māja pie mājas un pēkšņi šitāds. Man liekas, tā atkal ir kaut kāda juridiska problēma. Tur kaut kāda piedara kaut kam, kas ir nomirs un atsakās pārdot, un tad ir šitā. Šitie rabarberi. Latvāņi. Un Latvāņi taču izskatās savādāk. Šitie ir riktīgie purva diršļi. Saku māja pie mājas, es domāju, šitā. Nevis kā pie mums tur līvānietis, bet ir vienkārši čemuri. Klasiskā Polija ir šāda. Koka ēkas, koka žogi. Un tādi veidojumi, bet nav baigie krūzuļi vizuļi. Zini, cik viņi ir reliģiski? Šeit garām brauc riteņbraucēja meitene kalnā. Un braucot ar riteni, viņi 3 reizes pārmet krustu, noskūpstīja savu roku un meta to gaisa buču baznīcas virzienā. Jocīgi, tu samaksā 17 zlotus. Tikko samaksājām. Un šitāds ir ceļš. Tu maksā avansā Polijai par to, ka moška kādreiz būs ceļi. Royal Enfield Classic. Šausmīgs muksmocis. Cita lieta, ka bišķi tāds maziņš, bet un knapiņš motoriņš, bet foršs. Šis ir īpašs kaut kāds rajons, kur visas mājas ir tādas precīzes, kantainas. Kāpēc viņš ir šitāds? Tu nezini. Tas ir kaut kādas rūpnīcas mājas celtās. Jā, no, tas arī bija mans jautājums. Kas par giboniem? Jā. - 34 grādi. Saulīte ir nežēlīga atkal. Un re, kur bērnu laukums. Protams, neviens nav tik duls, lai šitādā laikā ārā spēlētos. Visi sēž mājās aizvērtiem aizkariem. Gribās lielveikalu. Mēs neesam bijuši nevienā lielveikalā. Paēst kaut kādu džanku, izšaut etiķi, bet nezinu, kur ir vietējā Akropole. Klaus sūda raulā. Mēs gribējām lielveikalā nopirkt ēst. Un lielveikals ir ciet. Varenais Lidls. Un tad mēs pēkšņi sapratām, šodien, piekdienā, Polijā ir kaut kāda Svētās Marijas ne augšām celšanās, bet kaut kas ar Svēto Mariju. Ir baigi viegli izvēlēties, ko ēst, ja vienkārši nav izvēles. Mēs ēdam šitāds, jo viss ir ciet. Tu vari dabūt benzīntankā šitādas eiro 40. Jā, eiro 40. Forši. Ko Marks zvetē iekšā? Poļu virtulis. Milzīgs. Tas ir tā kā belašs, bet tukšs. Tur ir kaut kas iekšā? Nē, kā mazi. Izskatās it kā tu vēstu ūdrīti. Vai šito, kā sauc to zinātnieku? Kādu Danilānu? Nē, taču, tas ratiņkrēslā, kā viņi sauc? Lai es tagad neatceros. Braucām uz Lodžu. Normāli mājiņu.
un nesaprotam jāmaksā par parkingu vai nav. Nu labi, tad vienkārši nemaksās. Except Za darmo. Sorry? Niech pan nie kupuje dzisiaj za darmo. Today we don't need to... Free. Thank you. Super, tas nozīmē, ka šodien nevajag. Nu skaidrs, nu tā tad haļava parkings, pateicoties Marijai. Bet kas ar to Mariju šodien ir noticis? Varbūt vārda diena. Bank, Polski. Jā, te ir laikam PZU kaut kur. Tās apdrošināšanas kantors. Un rekur uz ielas tāds, kur var iespert un iesist. Šeit. Pasties. It kā krūta. Jet Set radio, nē, bet vienkārši šis Siok radio. Un sačukstās. Un it kā baigi smuki. Un it sevišķi tie tur kluči augšā superīgi. Bet šitā māja gan ir pilnīgi tā kā PlayStation grafika. Gofri starp citu ir vafeles. Gofras. Rekur unikorns, bet viņš vienredzes, bet viņš rodas vai viņš zūd. Redzi, nepaliek vēsāks. tāpēc, ka mēs neesam kalnos. Jā. Esam ļoti pabraukuši. O, redzi, sievu zīmēm viņiem esot kaut klāti tikai. O kāds. Šis, kur mēs staigājam tajā lodžā, tā esot garākā gāja iela Eiropā. Viņi cik tur? Viņi teica kaut kas tur 4 kilometri. Viss ceļš ir atkal šitiem Agnieszka i Piotr Borčak. If I was a rich man, Tā ir filma par ebrejiem. Soundtracks no viņas. Un pasties, kāds viņam kinoteātris. Un maukt vienkārši uz sienas. Un kas tas ir? Šits priecīgais keks. Nezinu. Rainis gan jau. Arturs Rubinšteins. Tas vienkārši Lego veikals. Viņu uzpērk un pārdod Lego. Cilvēciņi. 25 zlotiem jāpārst. Lego cilvēciņus. Tāpēc, ka mums šodien nav tie paši vērtīgākie. Gan jau ir kaut kādi, kas maksā miljonus. Super. Te kaut kur viena zivs peld šitajā. Vāks. Kas par pritonu. Normāli iesmirda. Tas ir restorāns. Var just. Šī tas ir pilnīgs kremiķis. Paņēmām viesnīcu. Linda norezervēja bookingā. Pirmkārt, viņa kaut kāda muiža veca. Dziba numuriņš. Jā, 3 cilvēki var palikt, jā. Un vai jūs zināt, ka jums vānas istaba ir ārā? Sūds par vānas istabu ārā. Šitas ir viss, kas te ir. Nē, nu tā, ka ne leduskapis, ne karote, ne dakša, ne... Šitas ir 3 gultas, 85 eiro. Man uzjautrina, rekur rakstīts, vaga džēš no vihlami 5 centimetri. Nu, Linda uzreiz atvēra vairāk. Minējums ir, ka tas 5 centimetri. Ja tev kaut kas ir bīstami, un tu esi viesnīcas īpašnieks, neraksti savā valodā šito brīdinājumu, es viņu nesaprotu.
Ne mazāk kā 5 centimetri. Fine. Nu, taču debīlam jābūt. Tu samaksā 80 eiro par 3 gultām un viss. Un vēl bonusā. Proši ņīžadač džekuja. Siadač. Tas ir kaut kāds sievai, kas 19. Cik ir jābūt stulbam, lai liktu viesnīcā, poļu viesnīcā uzraksts poliski. Un tas ir... Kas ir nemaz nestrādā? Jā, pūtī baterija ir beigta. Tikai nospied, viņš neko nerāda. Bet tur rādās gaisma, pats televizors strādā. Tas ir vāks. Viņam jau nepienāk nekāda antena. Viņš ir pakazuha. Viņš neko nerādīs, pat ja tu viņu ieslēgs. Bet tas arī ir tev. Pagaidi. Tas ir īsti televizors vispār? Es kaut ko tik lētu neesmu redzējis. Viņam ir HDMI, bet saprotu, te nav nekas, lai viņš rādītu. Tas ir monitors? Nē, nu kā, tas ir televizors, viņam ir tūneris, bet viņam nav televīzijas, viņam nav ne antenas, ne dekoderis, nekas. Sīcim augsts kebabs, nav dvieļu. Un es sūdzējos, ka tur bija štruntīgs tualets papīrs. Štainmāna salvetīte no pusdienām. Nu, kā jūs gulējat? Labi? Izgulējāmies. Tu esi bijusi sūdīgākā viesnīcā? Dzīvē droši. Noteikti. Kaut uz kempingu. Tādā, kurā ir sūdīgāks price performance? Jā, nu tas ir. Viņi lepojas ar saviem kaut kādiem restorāniem ar kaut ko, bet Marks brokastīs ēd pārslas. Es nezinu, vai tās vēl saucās pārslas, bet tur nekur nav vienreizējo trauku. No jogurta trauciņa ar dakšu, cinnamoni, ar pienu. Efektīvi. Linda ēdīs vienkārši augstas pankūks ar āboliem, bet toties kafija karsta. Mums ir 36 kilometri līdz degvielai. Sūdīgi uz bāņu bez benzīna. Atradām šitādu Marbo. Man nepatīk tie mašīnai, brīžiem kaut kas nograb. Toyotas paliek sūdi, bet viss paliek sūdi. Kādēļ? Šī ir 18. gada mašīna. Mašīnai nav pat 10 gadi. Rekur. Redzi? Šitas. Šie fucking nost viņš guļ uz izpūtē. Skaņa drausmīga. Sankoki. Aleja. Sanaleja. Linda? Tu teici, ka uz tiem tiltiem ir jāskatās no apakšas. Izrādās pa naudu var tikt. Kāpēc ir divi? Viens turp, viens apakaļ? Es zinu, kas tas ir. 1700. gadā pirmo reizi izmēģināja Eiropas naudas atgūt. Un tad jau jāceļ divi tilti. Nezinu, kā viņš ir būvēts, bet jā. Vienkārši nauda bija, taisam divus. Ja nu viens abi sanāca. Nu neko, divi. Kas tavuprāt ir tuvākā pilsēta, Linda, šeit? Paņeveža, Grobiņa? Kāda jēga bija celt tādām nekuriem? Nu, tur jau noteikti kaut kas galā ir bijis. Nu, bet... Nu, neceļ jau vienkārši tāpat. Bet man arī liekas, tas nav gadījumā, ko man celsim. Bet tas nav bijis tā kā uzceļam tiltu, un tad galā celsim pili, bet pilī naudas nepietika. Vecis ir dzīvojis tajās mājās, un šeit ir bijusi vislabākā gailiņu vieta. Protams, tas tiešām ir viss. Skaties. Jā, bet tu tālāk ir gājis. Tiltiņš uz atpakaļ. Tu zini Halo video spēli? Jā. Tur ir ap planētu šitādi, nevis ap planētu, bet pat planēta ir šitāds rimbulis.
Kā, tilts ir smuki un labi. Bet es atradu mobilo telefonu plēvīti. Marks ir atradis zaru. Pusstundā. Triumfs Tigers. Vēl viens Triumfs Tigers. No? Tanti nevis guļ, bet sēž. Pēc 200 metriem gries pa kreisi. No plus 34 uz plus 20 un lietus. Tāpēc, ka mēs tuvojamies pasaules urimpūslim Latvijā. Mums kādreiz arī bija IKEA. Neredz uzrakstu. Nu, tur ir. Viņi pienāk pie mana aparāta, jo es nevaru atrast to bulciņu. Viņš saka, ka svars nav pareizs un bla bla bla. Un viņa saspaida, ka tur viss ir pareizs, bet viņi nevar atrast to bulciņu. Un problēma tāda, ka tajā brīdī, kad tu pārslēdz visu to aparātu uz angļu valodu, tad arī tev ir jāmeklē angliski. Nevis tur višķinas bulciņas, bet bulciņiene, laikam. Bet tev ir jāmeklē chicken bla bla bla. Bet nav svarīgi. Es dabūju to zarnu. Daži saka, ka tad, kad tu esi Lietuvā, tad ir jāpērk cepelīni. Cepelīni ir amatieriem. Ir jāpērk šis. Kas tas ir? Tā ir cepta zarna pildīta kartupeļiem. Izskatās nenormāli apetītelīgi. Šits varētu uzklupt no tā maisa, ne? 2451,5 km. Pasažieri pilnīgā agonijā. Gribās mājās? Marku? Labi, liekamies mierā. Grūti bija. Vēl brauksim vispār ar mašīnu tik tālu? Es arī domāju, ka nē. Čau visiem!